Īsts prieks jūs šodien šeit satikt Lāču plēša dienā, Latvijas dzimšanas dienas nedēļā, kad daudzi no jums pēc pasākuma ies nolikt svecītes Krastmalā pie prezidenta pils. Putns ir brīvības simbols. Pateicoties spējai lidot virs zemes, gaisā, paceļoties augstu debesīs, putni raisa plašākas, netveramākas, radošākas domas arī cilvēkos. Skaista mana tēva zeme, pār visām zemītēm. Dzied putnim, dzied bērnim, kalnu gavilē. Kas mani kaitēja putniņam būt, uzvarēts varam mūžiņu vadīt. Vējiņš mani šūpoja, dieniņam cauri, bez viņa jāja, nakstiņu guļot, mušas mani māroja, garās skrienot, lietutīš sirdīja, mutīte listot. Dziesmiņās dziedāju, kas mani klausās, mazajiem rītām, mīkresli lieliem. Pats sevi dziedāju, kad manis nebija, kad nācās jāma, aizskrēju prom, atstāju dzirdzeni, dziedāt jums dziesmās, pār ziemu, pār sniegu, pār autiņām. Latvijā ir daudz un dažādu putniņu, bet šobrīd es jums likšu kādu mīklu uzminēt. Šī putna latīniskais nosaukums ir Motacilla alba. Vai kāds varētu iedomāties, kas tas ir par putniņu? Tiešām! Un es domāju, šī ir visgrūtākā priekšā teikšana, kāda vien var būt, bet jūs esat malači, un jums pat latīniskie nosaukumi nemulsina. Tiešām tā ir baltā cielava. Aicināsim bērnu vokālo studiju Ajajā ar dziesmu par cielavu Baltgalvi. Yeah.
jauniešu centra Daugmale direktors Edgars Šārlis. Lūdzu. Labvakar visiem, paldies Baltvekliem. Šodien mums ir liela diena, patriota diena, kas sākās 18. gadā, 1918. gadā, kad mūsu kareivji uzvarēja Bergmontu. Un tālāk bija turpinājums, kad 1918. gada 18. novembrī mēs kļuvām par brīvu valsti, neatkarīgu valsti. Un šo dienu mēs arī svinam kā patriotu dienu. Tātad šodien mēs atzīmējam ar koncertiem un liksim arī svecītes pie prezidenta pils. Lai jums visiem šī diena ir svētku diena un paldies maniem darbiniekiem, mūsu audzēkļiem par koncertu. Debesis var nest gan stipru viesuli, gan sniegputeni, vai pilnīgi pretēji mieru un laimi. Ja klausāmies par kādām debesīm, jums dziedās vokālā studijā. Debesis,
lai mirdz mūsu tēvu zeme, kā atstiņa gredzena. Es jums saku, sveši ļaudis, šai zemē nenāciet. Dzied man zelta lakstīgava, zobenī gaiņā. Nākošā dziesma ir veltījums Latvijas aizstāvji.
bet ne pie pulksteņa, pie laika. Pie debesīm es stāvēšu un manā rokās laikā 3 zvaigznes būs, lai pazīt tu mani. Tas ir nams dzīvošanai, kalpo par patvērumu. Taču, ja par to padomāju vairāk, tā plašāka top. Nekur nav tik labi kā mājās, vai kaut kur pļavas tā zied. Nekur nav tik labi kā klājies, vai kaut kur vēl putni tā dzied. Jums uzstājas akordeonu ansamblis.
lai kur mēs pasaulē ietu, lai cik tālu mūsu ceļi vestu, ceļš, kas ved uz laimīgo zemi, izrādās ceļš. Kā jūs domājat, uz kurieni? Uz mājām. Tieši tā. Aicinu uz skatuves lokālo ansambli. Lūdzam. Pasākumu noslēgumā mūs jau pieteicis, mēs esam populārās mūzikas ansamblis, vēl joprojām dzīvojamies bez savu nosaukuma. Nu, tāda apstākļa ir nenāk pagaidām. Šovakar uzstāsimies ar 5 noskaņu radošiem skaņdarbiem. Dziedāsim visi kopā, jūs droši arī varat piedalīties, jo svētkus svinam kopā, tātad arī dziesmas dziedam kopā, lai labi skan. Kāds vēl nav palicis dzīves, mūsu karoks ir meiteņa.
karoks, kas mūžīgi līd. Atkal ir debesis pušu, atkal lielām jāuzlietām. Sanāk, ka samaksājuši zem šīm baltajām akācijām, jo tu esi dzīvs, viens cits vēl brīvs. Vienam vietam spiež vēl vīna, spiež vēl vīna, jo tu esi dzīvs, viens cits vēl brīvs. Vienam vietam spiež vēl vīna, spiež vēl vīna. Kamēr notiek pārkārtošanās, es varu pačukstēt vienu mazu noslēpumu, ka šajā populārās mūzikas ansamblī ikvienam ir dota iespēja mācīties katru no šiem instrumentiem. Tāpēc maiņa un klausāmies tālāk. Un jūs jau šobrīd arī piedalījāties, ne mācībās, bet dzīvojāt līdzi un dziedājāt, tad es domāju, dziesmu nebija jāpiesaka, jo diezgan daudz dziedā līdzi un zināja, par ko tā ir, arī vārdu zināja. Tieši tāpat arī būs ar nākamo un vēl 3 dziesmām noteikti, ja? Droši dziedam līdzi.
This
jūs redzat, cik mēs esam dažādi, tas neatiec tikai uz mums, tas attiecas uz mums katru. Un šī dažādība vieno mums kopā zem nosaukuma Latvieši Latvija. Nu, lūk. Un mēs esam arī ne tikai dziedātāja tauta, bet pilna mīlestības, to var redzēt šobrīd, darot ļoti daudz labus darbus ikdienā. Par tiem mēdz nerunāt, bet mēs darām ļoti daudz labus darbus. Gribētos, lai arī pati valsts, kas paradoxāli esam mēs paši, darītu vēl vairāk. Padomāsim par to noteikti, ko mēs varam ielikt klāt savās ikdienas gaitās, lai veidotu labāku dienu, dzīvi un ceļu arī citiem. Tā kā mīlēsim viens otru, mīlēsim tuvākos un arī tālākos. Par to arī spēlēs. Sino
mīlestība sākas ar mīlestību uz savu ģimeni, mājām, dzimto pilsētu. Un tādēļ saku paldies ikvienam, kas šeit uzstājās, un ikvienam, kas apmeklēja šo pasākumu. Un pasākuma turpinājums pretējā telpā, izstāžu zālē, dodamies apskatīt mūsu audzēkņu veikumu arī vizuāli plastiskajā mākslā un tehnoloģijās. Paldies, jūs esat brīnišķīgi, lai sirdsmīgi, skaisti un patiesi šie svētki. Paldies!